Un tāpēc man ir kaut kādā mērā jocīgi, ka tu padevies. Nu, es jau nepadevos. Kā tu nepadavies? Nu kā, man aicināja, es teicu, es gatavs, un tad viss, nekāda komunikācija. Tālāk. Bet labi, kā tad es varu piespiest, ņemiet mani, kā tad tu mierīgi ej pa durīm iekšā un aiz muguras kameras jau vajag un ej un saka, kāpēc jūs nelaižat man iekšā? Man premjera teica, es varu nākt. Un tas bija brīdis, ka man likās, ka no tā entuziasma, kas no tevs izstaroja no tās provokācijas, tu kā piedāvā sevi uz paplāts. Un tad, kad to paplātu vajadzētu nest, labi, es tev varu pateikt tik daudz, ka es neesmu padevies, un tu vēl kaut ko vēl tu redzēsi. Un iespējams pat pievienosies. Tev nedaudz jāpagaida. Par pievienošanos es jau tos pasvītroju. Man profesija neparedz līdzjušanu. Tas ir tas, ko es tev varu ieteikt. Tev nedaudz jātrenē pacietība. Jā. Tur es neko neesmu padevies, viss tā teikt turpinās pilnā spēlē. Labi. Tātad, lēnām sākam? Sākam ātri. Okay. Sākam ātri, labāk lēnām. Ko tu pats būtu gribējis, lai cilvēki saprastu par tevi, ko viņi nesaprot? Neko. Visu saprot? Man neinteresē īpaši tas, jo es... kā jebkurš cilvēks dara visu, lai sanāktu labi. Līdz ar to ir ārkārtīgi dīvaini mocīt sev ar domām, ka kā tad tev nesanāca vai sanāca, tu jau dari visus darbus, lai sanāktu. Un ko cilvēks padomās, ir tik daudz dažādu cilvēku, ja mēs visi būtu vienādi ārkārtīgi neinteresanti. Tas būtu diezgan garlaicīgi. Labi, 3 vārdi, kas tev raksturo? Krietnums, godīgums un labestība. Okay. Tas ir, man liekas, tas viss ir viens, bet der. Nav viss viens. Jā. Es to varu pielikt galā teiksim, tādu paplašinājumu, kā nekrāpt cilvēkus. Jā. Tas nozīmē sāc ar saviem tuvākajiem. Jā, nekrāpt viņus, pēc tam jau pārējie tas automātiski, tu nedari to. Jā, es pat nepieminēšu, bet man liekas, ir vidējais, pie kā Latvijas ir gatavs krāpties, ir 1500 eiro. Tur pētījumu lielu taisīt. Es runāju ne tikai par naudu, es runāju par attiecībām, jā, kas ir ļoti svarīgi. Tāpēc ir kaut kādā dzīves posmā, ar man ļoti svarīgi ir atrast tos 3-4 cilvēkus, ar kuriem tu faktiski var apmainīties gan ar domām, gan viņus patraucēt un arī viņus netraucēt. Ja? Un varbūt tu gadiem var nesatikt, bet jebkurā brīdī satiekoties, tu zini, ka tas ir tavs cilvēks. Ja? Un to skaitam, tas nedrīkst būt liels skaits. Ja? Tas tiešām ir tāds viens rokas pirksts, varbūt pat mazāk. Jo tev nevajag izšķīdināt sevi, meklējot uzmanības apliecinājumus vai kaut kā izceļoties, vai jūs man pamanījāt un tam līdz. Nē. Tev tas loks, kas tev komforta zona vai harmonija uztur, tas ir ļoti šaurs un tie ir tavi cilvēki. Es pat esmu dzirdējis, man liekas, kaut kādu skaļāku apgalvojumu, ka visa tava dzīves vērtība un viss, kas tev vispār ir tavu attiecību dziļums un kopums. Ja tev ir dziļas un labas attiecības, tad tu arī dzīvo labu dzīvi. Un ja tev viņas seklas un paviršas, tad tāda ir arī tava dzīve. Jā, bet līdz tam tu nenonāc 30 gados, un līdz tam tu nenonāc 40 gados. Un tad, kad tu pārlec pār 50, un ja tev ir tā otra puse, kas tev ir blakus, un ja tev ir mazbērni, tad tu to dziļumu sāc izjust fiziski tieši. Ja? Tu redz to dziļumu, vienkārši tu ieraugi, un tas ir tas skaistais brīnums. Jā, tā kā attiecības, man liekas, tas ir tāda vesela, milzīga tēma. Tas ir vienīgais būtībā. Jā, tas ir vienīgais, kam ir nozīme. Ja godīgi, dienas beigās tas ir vienīgais, kam ir nozīme. Labi, bišķiņ metamies ārā no lielākā problēma Latvijā - korupcija vai apātija? Nolaidība. Tas laikam tuvāk tai apātijai, ne? Ka visi jau tādi tā kā. Tu man saki priekšā it kā, bet jā, es piekrītu. Bišķiņi ir tur. Jā. Kurš cilvēks tev iedvesmo? Sieva. Labi, super. Sieva. Labākā atbilde, bet super, ja tā ir, tas ir tas ir mans tuvākais cilvēks. Jā, mēs esam kopā ar mugurām, vispār nav jautājumu. Labi. Numur 1. Super. Kas tev personīgi ir virziens? Neatskatīties. Labi, jo to tu nevar izmainīt. Jo kā jūs te teicu sākumā, tu visu darbus dari, lai sanāktu. Un pēc tam sevi šaustīt un tā kā mēģināt
pārtaisīt, pārlocīt vai nožēlot kaut ko kā tad tā un tam līdzīgi. Tam taču nav nekāda nozīme jau vairs. To arī nevar iemācīties vienā gadā. Tas nāk tieši tā, tas nāk ar kaut kādiem pārbaudījumiem, ar nodzīvotajiem gadiem, ar darbiem, ko tu esi darījis, ar projektiem, kas ir paveikti, kas izdodas un neizdodas. Ja? Nu, tas viss sakrājas, tāda mugursomiņa. Tas saliec, jā, un jāskatās uz priekšu. Uz priekšu un apkārt. Jo aiz muguriem nekā nav. Tas arī ir kaut kādā ziņā arī būt klātesošam visu laiku? Nē. Tas ir tomēr... Okay, tad tas ir neskatīties atpakaļ un ejam uz priekšu. Jā. Okay. Tā, vai tu joprojām spēj lasīt ziņas kā skatītājs, ne kā žurnālists? Es nekad kā skatītājs neesmu lasījis, jo žurnālista profesija paredz to, ka tu neesi līdzjūtējs. Līdz ar to tu neesi skatītājs. Tas nav iespējams. Tu tā kā redzi cauri tām rakstam. Es nezinu, vai es redzu cauri, bet es mēģinu starp rindām. Starp rindām. Jā, tā kā tas ir svarīgi. Un to māca. To neiemāca, bet to māca, jo augstskola, skolā apgūst zināšanas, augstskolā domāšanu. Un tas ir jaunajiem cilvēkiem jāsaprot, ka augstskolā māca domāt, un pat ja jūs sēžat augstskolā uz trepēm, nevis auditorijā, arī tad jūs tur to domāšanas manieru apgūstat. Labi, Labi tad jautājums, tu dzīvo no galvas vai no sirds? No sirds. Un kas tev iemācīja to? Vecāki. Vecāki, ģimenē ir viss sākums, jā, un ģimenē arī viss paliek. Vecāki rāda ar savu paraugu, kā viņi dzīvo, un attiecīgi tu nevis kopē, bet ņem to labāko. Jā. Jā, tas tēvs noteikti ietekmē ļoti daudz vīrieti. Jā, es domāju, ka vīrieti noteikti tēvs ietekmē. Un tad tas viss tā kā saliekās kaut kādā brīdī. Bet tas nenotiek, tā kā saka latviešu uz sitienu. Jā. Tas ir tāds garš darbs, jā. Jā, Mūsdienās jau man liekas, ka visi pārsvarā dzīvo galvā, diemžēl, lielākā daļa. Tā. Mans viedoklis, bet ja izdodas dzīvot no labākas adreses, tad tā dzīve daudz īstāka un dziļāka. Galva paliek smagāka kaut kādos brīžos, līdz ar to tā, nav tik viegli, ja, kad galvā visu sastūķē. Jā, tāpēc jau saka, iešu paveidināt galvu. Jā. Sirdi neveidina. Vai tā ir vai nav? Jā, tur, bet var aizmūrēt. Var mēģināt. Jā, var, es tev varu apgalvot, ka var. Jā, kāda tā ir metodika kaut kāda? Tu lēnām vienkārši iemācies nejust. Tā kā es kāds 40 gadus tā es nodzīvoju. Jā. Tā kā un baigi viegli. Bet tā problēma, kad tev nesāp, bet arī nekas baigi neiepriecina. Tāpēc, tu kā esi drošībā, bet arī nepiedzīvo dzīvi. Bišķi tā kā māne, jo tas arī ir svarīgi. Ja tu tā kā apmāni sev, mēģini piemānīt, lai noticētu tiem apstākļiem kaut kā tā, ka es gribu atrasties tā. Tā doma, ka formā. Tu nesajūti, tā kā tu visu paliec galvā, ka tu visu tikai racionalizē un līdz ar to tu neiepērcies tajā emocijā. Bet tas jau arī kaut kādā ziņā beigās ir nedaudz nedzīvot. Jā, taisnība. Klau, kā tik pie savu vārdu? Nezinu, man ir aizdoms, ka tēvs man tā nosauca. Kāpēc aizdoms? Viņš nebija klātesošs, ja viņš tur kaut kur, tā teikt, nebija gatavs to atbildību uzņemties, jo arī viņam nebija, es nevienu nevainoju, bet nav tik daudz tā komunikācija, lai es viņam to pajautātu. Es neprasu, kā es tiku pie savu vārdu. Labi, kā tu tiksi pie savu vārdu? Tēvs arī. Tēvs kaut kur jaunībā bija saskatījies vai salasījies, jo saskatīties nevarēja kaut kāds sportistus, kas tur skrēja ātri un bija viens kaut kāds Armīns, tāds 60. gada slavenība. Es atradu arī to vārdu uzvārdu. Viņš man tad teica, liksim Armīns, māte teica, kāds Armīns, tad būtu Armēns skolā, tad ņemsim Armāns tuvāk. Tagad tas tā jauka. Ko tu esi sapratis par cilvēku dabu, satiekot tik daudz dažādu seju, stāstu un likteņu? Tu faktiski visu nolasīji. Tas cilvēku daudzums ir tik liels, ka tu nevari tā kā apstāties pie tā, ka tu sagaidīsi kaut kādas jau zināmas, paredzamas vai nolasāmas formulas raksturus. Tas ir tik dažādi. Attiecīgi, jāklausās, jāskatās. Jo tie 4 caurumi, vai ne? Un tas viens caurums tā ir muti. Tad muti viena paklusē dažreiz. Jā, otra muti nav. Līdz ar to tas ir izdevīgi, tu skaties vēro. Tas ir tas, kas ir jāmācās.
Tas arī profesijā ļoti nodara, ka tu palīdzi. Nu, formāti, protams, ir dažādi, un laiki ir dažādi, un reklāmas pauzes pa vidu, un producents tev ausī kliedz, beidzam, raujam nost to teikumu. Bet prasmē klausīties, tas ir tas, ar ko mēs sākam par attiecībām. Ja? Tā būvē attiecības. Cik tu vispār vari būt atklāts? Es varu atklāt tikai pret savu ģimeni būt. Bet tavā darbā, žurnālistikā, ka tu jau zini, tu redzi viņiem cauri, cik tu vari būt tāds tieši, tu esi tieši, bet cik tu vari būt tāds, nu, tu saproti, ko es jautāju? Jā, tu jau nedrīkst ar kājām uz galda kāpt. Ja. Tev tomēr ir jāsaprot, kaut kādas robežas tu tā kā mēģini nospraust sev priekšā. Tas ir tāds formāts jautājums drīzāk. Ja, ka tas ir, ja tev pieder medijas, tad tas ir viens stāsts, bet ja tu atrodies tā kā algots darbinieks pie kāda, ja, tad tu, protams, respektē šī darba devēja principus. Ja. Un žurnālistika ir tā, ka tā ir tāda brīva izvēle. Ja? Žurnālistika nekad nav neatkarīga. Ja tu pie kāda strādā, ja tu pats vari veidot to stāstu, ja? Tad jā, bet tāpat tu esi atkarīgs no daudzām lietām. Bet brīvība ir tā, kas nosaka tevi, jo tu vari brīvi izvēlēties. Tu gribi tur vai citur, ja? Tu nespiež to darīt. Ja? Tieši šeit vai citādi. Ja? Tā kā. Jā, kaut kādas maskas nepārtraukti ir kabatā, jo visā dzīvē ir maskas. Tu jau ej uz skolu, mēģini tā kā sapucēties. Pat tad, kad sanāk cilvēki uz kapsvētkiem, viņi taču katrs piedomā, kā viņi izskatīsies, ja, tikai pēc tam par tām kopiņām. Ja, jo, ja tur tas kaimiņš paskatās un ko tur, ne, un tā kā. Līdz ar to mēs kā pirms sarunas par teātri tā kā ierunājamies, bet teātris visapkārt. Tāpēc man it kā tas žanrs, kas saucās skatuves māksla, īpaši neaizrauja, bet tas, kas ir uz ielas, tas teātris vai apkārtējās vidēs, kurās mēs atrodamies, piemēram, ir šobrīd, ja, ir ārkārtīgi interesanti. Arī šī saruna man patīk, tāpēc, kad tu man uzaicināji viens, mēs jau agrāk par to runājam, ka tā varētu būt, un man ārkārtīgi interesē, kāpēc tu šo te vispār sāki, ja, un te pašā laikā mums ir operators jauns cilvēks, kurš stāstīja, ka viņš ar teātri nodarbojas. Un te jau ir vesela izrāde. Ja? Jo es tēloju, tu tēlo, viņš tēlo. Ja? Cerams, ka netēloju. Nē, bet tas ir normāli. Tas jau nav ar sliktu nozīmi. Jo tāpēc, ka tev ir kaut kāds rāmis. Ja? Tu jau nevar izlaisties tur atpogāt krekelu, bikses vaļā, mēs tad parunāsim. Ja? Tas nav vajadzīgs arī. Ja? Tas maskas sev palīdz. Ja? Viņas palīdz. Ja? Ja? Tā jāizmanto, bet tas labā nozīmē. Tā ir tā zin kā saka, parasti latviešiem ir tāds baltā skaudība vai kaut kas tāds, ja? Vai baltie mēli, lai tā kā sprīdīts piečakarē milzu, ne, ar to putniņu un stāst, ka tas ir akmentiņš, ne? Tā apmēram, ja? Tā kā. Tu teici par to, ka svarīgi kā izstāst. Man liekas, nav tā, ka latviešiem tas ir pārāk svarīgi kā izstāst, ka viņi neizstāst to substanci, vai tas ir labākais cilvēks, kas to var izdarīt? Visiem. Tu saki, kā izskatās, bet paskaties modas industriju pasaulē, ne jau latvieši to izgudroja. Ja? Kurš to izgudroja? Ja? Tā līdz ar to, tas ir Itāļiem svarīgs, amerikāņiem svarīgs. Jā. Okay. Tad tas nav tikai latviešu kaut kāds. Nē. Labi. Kas tev ir miers? Ģimene. Labi. Jā, ģimene. Un kas tevi var izsist no tā miera? Jūra. Jūra var izsist no miera. Jā, jo jūras malā tu vari iegūt ļoti daudz. Jā. Tur ir mierīga jūra, tev var izsist, vētraina. Jā, tas ir tas ūdens klābūtne. Tā ir tāda maģija. Latvijā ir šajā ziņā paveicies, jo tie 500 km jūras robeža, es pieņemu, ka tas lielā mērā arī ietekmē latviešu DNS, jo mēs tajā dabā bieži meklējam kaut kādas atbildes. Ja, un tās ir tās baznīcas, nevis tās betona tie mūri. Un tad tu tajā dabā meklē, atrod, ja mums ir horizonts, un jūra dod mums tādu iespēju, tad es domāju, ka latvietis gan radoši sevi arī tā kā izpildīja pie tā horizonta stāvot, jo viņš neredz līniju. Labi. Viņš noteikti redz plašāk. Tu pieminēji baznīcu, tu tici Dievam? Nē. Netici Dievam. Labi. Kas tad ir tava versija? Esmu gājis. Armand, es skolā esmu gājis, un tas, kāda versija? Tur jau nekāda versija nav. Ir kaut kādos brīžos un laikos vai laikmetos baznīca, protams, ir apgaismotāja bijusi, ja, jo tur bija izglītot cilvēku un tam līdzīgi. Un tad atrada veidu, kā formēt reliģiju un tam līdzīgi. Jo mūsdienās tas izskatās varbūt caur popkultūru. Stadionos šīs baznīcas tiek pārcelts no kādu cilvēku prātu vadi vai vispār manipulē ar cilvēkiem, ja, kas atzina cilvēku stadionos. Ja. Kādreiz tas tā nebija. Ja. Bet desmitoties tāpat paņēma. Ja. Vienkārši transformēja
transformējās tā cilvēku ikdiena. Ja, un tā. Bet noteikti tā laikmetā, protams, ka mācītāji iedod ļoti daudz civilizācijai, taču cik ilgi tu mānīsi? Ja? Tur jau ne jau visos laikos gleznoja altāra gleznas ar cilvēku veidoliem, ka Dievs ir tāds un šitāds. Ja, kaut kādā brīdī tas pielēc, mēģinām iestāstīt zemapziņai, ka tā varētu būt, ja, ka tas džeks, tas 3-gadīgais ar tiem garajiem matiem, kāpēc garajiem nav svarīgi, bet mēs tur tā kā mēģinām kaut kādi simboli sāk rasties, nostiprināt tādas klišejas. Jā, bet principā jau, tas, tu jau pats dzīvē spēr tos soļus un ceļus un izvēles izdara. Ja. Meklēt attaisnojumu vai palīdzību pie tā iedomu drauga, tas ir tāds lētais variants. Tas lētais, ka tu nevis sakot zobus, bet tas ir vieglāk. Ja? Tu aizies nolūksies, aizies palūksi. Ja? Mums jau arī, manuprāt, ar himnu ir kaut kas līdzīgs, ka mēs tā kā no pirmiem vārdiem dēstam zemapziņā, ka Dievs palīdz, tu paši sev negribat palīdzēt. Ja? Tā apmēram. Ja? Tā es pat teiktu, drīzāk varbūt tā ir kaut kāda sadarbība. Kad nevar paļauties uz vienu, bet arī pašam noteikti kaut kas ir jādara. Tu esi līdz tādam nonācis tādai atziņai, kad pašam jādara. Bet sadarbība, nezinu. Ir interesanti vērot, kā tā arhitektūra ir ietekmējusi tieši, piemēram, reliģisko vai konfesiju arhitektūru, kā viņi mēģina tos cilvēkus tā kā ar to monumentālismu paņemt, ietekmēt. Ja tur, iedomājies, cik tie bijuši gudri prāti, ja, visos laikos, kā viņi to manipulāciju centušies tā kā piedāvāt. Ja, kaut kāda varenība, ka tie mūri tur atbalsts. Varbūt tas nav tas, kam es arī varbūt tik ļoti ticu, bet tas, ko viņi, stāsta, kad vienīgais ir svarīgais ir mīlestība un tie bauši, tur nekā slikta nav, pēc būtības. Jā, bet tā ir algdievība. Tas ir tāpat arī, jau pieminēja popkultūra, ja tur uz skatuvēm, stadionos un tam līdzīgi. Un tas arī kaut kādā veidā mums tā kā liek kaut kam ticēt, ja, kaut kam iet pakaļ. Ja, kam? Kāpēc? Ja, pats negrib atrasties kāda vedējs, ja, piemēram, vai kā bāka. Ja, nē, tev vieglākais ceļš ir meklēt, kur man tas uguns, kurš man pienesīs klāt. Nevis meklēt gaismu, bet pašam būt gaismai. Jā, tā arī tā apspēlējot šo, jā, tā kā noteikti tā. Okay. Kas ir tavas dzīves lielākā mācība līdz šim? Nezinu. Es neredzu jēgu vispār uz šo jautājumu atbildēt. Kā tad mācība? Viss dzīves ceļš ir saistīts ar to, ka tu apgūsti kaut ko. Ja? Visas epizodes. Vai tas ir kaut kādas attiecību samezglojums, vai tā ir iepirkšanās veikalā, mazajā tur ciematiņā vai lielveikalā. Tas visu laiku ir tā. Ja? Kādas tur mācības? Ja? Ja? Galvenā mācība ir, ka cilvēkam jādomā. Ja, un jau pieminēju un atkārtošos, un nav divas krāsas. Ja, tā ir tā mācība. Ja, nav divas krāsas. Ja, melns un balts. Ja, labs un slikts. Ja, nav tā. Tā nav. Tad tam es tā kā ļoti piekrītu. Tā tēma Latvijā, par kuru tiek runāts par mazu. Manuprāt, izklausīsies smieklīgi, iespējams, kādai videi, bet vardarbība pret sievieti, tas ir par maz. Ja? Un es nedomāju fizisko, emocionālo, kā vīrieši, cik daudz dara pār sievietēm. Jo sievietes misija ir kaut kas cits. Ja? Kaut kas cits. Viņa tomēr tev ir tā otrā puse, viņa ir tas atbalsts, un viņas fiziskie pārbaudījumi, fizioloģiskie ir nesalīdzināmi ar to, kas vīrietēm tiek piedāvāts. Ja? Tāpēc man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Bet, ja tu izturies tā kā vienaldzīgi pret šo, tad jau arī tās sievietes paliek tādas. Ja? Tad, ka viņas paliek agresīvas, viņas paliek tādas. Atkal vārds baudāmas ir ļoti slikts vārds, bet vēl sliktāks ir nelietojams. Ja? Bet jā. Es sapinos šajā, bet tas arī ir forši. Tas vienkārši ir cilvēcīgi. Klausies es nezinu, vai to ir vērts pīt iekšā, bet tad Stambulas konvenciju jau visdrīzāk nevajadzētu atcelt. Stambulas konvencija, tas, ko mēs runājam par rāmjiem, ja?
Tu piedāvā kaut kādas rāmis. Nu jā, bet tas ir vismaz kaut kāds rāmis, kas ir uzrakstīts, kam visi piekrīt. Nu, tādiem žēl tā. Pagaid, tā tu vari arī par baušļiem teikt, ja baušļi uzrakstīt, bet tā ir elementāra cilvēka izpratni par dzīvi. Ja? Tas, kas baušļos, vai tas, kas arī konvencijās šajā pieminētajā. Ja? Nu, kāpēc, nu labi, tu tā rāmi noformē un tam līdzīgi. Bez rāmi nekā? Bez rāmi to nevar pieņemt. Nevar šo attiecību kultūru veidot, izkopt, nu, būt kārtīgam, vismaz censties. Ja. Kas tas ir? Tā ir izglītība. Ja, tad izglītības metodoloģijā ir kaut kāds defekts. Ja jūs no skolas iznākat ar kaut kādu vienu rāmi, ja, un pārnesat sevi uz augstskolu un tur atkal ir rāmis, ja, tad skaidrs, ka jums vajag konvencijas beigās galā. Ja, jums augstskola vairs nav likus domāt, bet ja tev augstskola ir iemācījusi domāt, ja, tad nu, Latvija ir tik maza valsts, ka tā nevar atļaut izšķiest sevi tādos murgos kā kaut kādas konvencijas, par kurām mēs te veselu nedēļu runājam tagad, ja, un tas ir vienkārši bezsakarīgi nošķiest laiks, ja, nomest zemē, bezsakarīgi nomest zemē. Un mēs iesim tālāk noteikti vienā brīdī mūsu sarunā, un tās konvencijas izriet ļoti daudz, teiksim, tādu struktūrālu elementu, kas šobrīd Latvijai kaitē. Ja, bet nevis tieši konvencija ar vārdu Stambuls, bet konceptuāli. Ja, šis piemērs, ka ir kaut kāds priekšraksts tev. Ja. Kas ir tas, kas kaitē mums? Struktūrālā korupcija. Struktūrālā korupcija. Jā, valsts pārvaldē. Tas ir tā, ka, redzi, tu jau pats pavasarī provocēji premjeru un teici, ka tu iesi un tagad birokrātija apkarosi un tā, un tev bija kaut kādas ilūzijas. Un ko tad tu pirms tam zināji, pirms tu teici tos vārdus? Ko tu zināji par valsts pārvaldi? Ko es zināju par valsts pārvaldi? Nu, droši vien nav tā, ka es ļoti daudz zinu. Es zinu, varbūt, kā vadīt uzņēmumus un kā būt efektīvam. Nu, tā kā tie ir varbūt tās lietas, ko es zinu, un es zinu droši vien, kad aizņemties 2 miljardus gadā un tās problēmas tikai samilst, jo tev nākamgad ne tikai tie 2 miljardi ir jādod kaut kādi, bet tev vēl ir 60 miljoni, kas jāmaksā procentos, un tas vēl to fiskālo telpu sašaurina, un tā kā vēl visiem mums būs mazāk, jo mēs nerisinām problēmas. Jā. Un kāpēc mēs nerisinām problēmas? Tāpēc, ka mums ir galdi, un pie galdiem ir izveidota vide, kur darba grupa klājas uz darba grupas, un tas nav tāpēc, kad politiķi tā grib. Nē, mūsu struktūrālā korupcija saistās ar to, ka tā sauktais nevalstiskais sektors ļoti mērtiecīgi, un sauksim to arī par pilsonisko sabiedrību pie viena, kas slēpjas aiz šiem lozungiem, ir izveidojuši šos apstākļus un nonākuši varā. Ja? Viņu tos mēģinājumus tagad tā kā priekšplānā apkalpo progresīvie, bet kopumā tas nav stāsts par šo vienu partiju, kas kopumā tur jauka cilvēku un tam līdzīgi. Nē, tas ir tikai tā virsotnīte, ja, bet vispārējais ar dēlnām, šmelnām, providusiem tam līdzīgi, kur viņi ir iestādījuši sev pie galdiem, ministra kabinetā, ar kaut kādām memorandu padomēm, tur, kur cilvēki 3. dienā saprata, ka faktiski mēs neko nolemt nevaram, tāpēc, ka ir kaut kāds pēdiņās liekot nevalstiskais sektors, ja, kam ir viedoklis, un ja jūs ar šo viedokli nesadzīvojat, ja, tad par jums vakarā stāsta sabiedriskie mēdīji. Ja, tā ir saspēle, Armand, kas nav izveidojusies vakar, aizvakar. Ja, viņi šo te veidoja mērtiecīgi no 90. gadu beigām. Ja, tas ir ļoti interesants stāsts. Tur laikraksts Diena galvenā redaktora ļoti piepalīdzēja tam. Pēc tam tur ir vairāk tādu posmu Repšas uznāciens uz skatuves politiskās no Latvijas bankas, kur viņš tā kā to korupcijas apkarošanu noliek kaut kur aizmugurē, un atkal mēs uztaisām vienu kropulīgu lietu, ja, kur kaut kādi sargsuņi, tās pseido problēmas, ja, līdzīgi kā Stambuls konvencija, šīs pseido problēmas, ja, sāk priekšplānā nonākt. Ja. Un šie galdi vai šī struktūrālā korupcija, tā neko nedod šobrīd valstī. Absolūti neko. Bet mēs tikai raugāmies un skatāmies, tur tāds fonds, tur šādas biedrības saņem naudas, ja, uztur sevi kaut kādi mistiski telefoni, kuros var izsūdzēt bēdas vai tam līdzīgi. Tad kaut kādi pētījumi, pilnīgi debili pētījumi, ja, un galvenais tā kārtība tagad ir tāda, ja, tu pamēģini tikai pateikt, ka tas ir debils. Nevis paldies Dievam, ja, bet labi, ka cilvēki par to runā. Tas ir ļoti labi, kādreiz nerunāja. Līdz ar to viņi nonāca tādā komforta zonā, kad, mums viss sanāk, te nekas nenotiks. Ja, un viņi nav ieinteresēti atkāpties. Tāpēc šī struktūrālā korupcija, viņi šo valsts pārvaldi kontrolē, čakarē,
jāj, politiķi ir vāji, bet vāji kādā ziņā, tāpēc, ka tā paudze, kas šobrīd nonākusi priekšplānā, mums tomēr tie Krievu laiki jau ļoti izpļāva. Ja? Izpļāvuši ritīgi ir, un tu nevar aizstāt ar vienu paudzi. Ja? Ir 3 jāpaiet paudzes. Tas nozīmē 100 gadiem kā minimums, ja? Lai mēs varētu tā kā attīrīties un atkal iegūt to asinsritu vajadzīgo. Tas nav vienkārši, absolūti. Ja? Un tad mēs redzam rezultāti. Ja? Tad, līdz ar to birokrātijas apkarošana, kur mēs esam pavasarī, kur bijām pavasarī, kur esam tagad, Kronbergs, tas, kas valsts kancelējas vadītājs, tagad ņaudu vai īdē. Viņš saka, jānāk cilvēkiem no mājas, klausies, ej prom. Ja tu pēc pusgada valsts kancelējas vadītājs... Viņš man liekas arī teica, ka viņš ies prom, ja viņš netiks galā. Klausies, teikt ir viens. Jā. Ej prom. Ej prom. Tieši tas pats attiecās uz Aigaru Rostovsku. Aigar, tu biji pie tā galda, tu teici, es tad vispār neko nezinu. Ja nesanāks, tas ej prom. Tad ej prom. Ja? Rādi piemēru, parādi. Ja? Vai neej prom no tā galda. Ja? Dod pa zobiem. Ja, tur ir, tā spēle ir ļoti viltīga. Un tāpēc man ir kaut kādā mērā jocīgi, ka tu padevies. Es jau nepadevos. Kā tu nepadevies? Kā, man aicināja, es teicu, es gatavs, un tad viss, nekāda komunikācija tālāk. Bet labi, kā tad es varu piespiest, ņemiet mani, kā tad tu valsts pārvaldi? Pa durīm iekšā un aiz muguras kameras jau vajag un ej un saka, kāpēc jūs nelaižat man iekšā? Man premjera teica, es varu nākt. Ja? Un neatkāpties. Un tas bija brīdis, kad man likās, ka no tā entuziasma, kas no tevs izstaroja no tās provokācijas, ko lielā mērā varbūt noteica kaut kāda ģeopolitika, kas arī, mediju vīde, ja tur kaut kāda Amerikā notikuma, tad mēs arī kaut ko apkarosim tā. Un tu kā piedāvā sevi, ja, uz paplāts. Ja? Un tad, kad to paplātu vajadzētu nest, ja? Labi, es tev varu pateikt tik daudz, ka es neesmu padevies, un tu vēl kaut ko vēl tu redzēsi. Un iespējams pat pievienosies. Tev nedaudz jāpagaida. Par pievienošanos es jau tos pasvītroju. Ja? Man profesija neparedz līdzjušanu. Ja? Man profesija paredz darbu, ja? Kurā tu vēro, atspoguļo, un tu esi starpnieks. Un es nevaru, tur kratīt līdz gālu un teikt, mālačais, viss kārtībā. Nē, var sarunāties ar cilvēkiem, var uzklausīt viņus, ja? Un piedāvāt tās domas, lai cilvēki salīdzina, ja? Bet līdzjutējs, ja? Līdz ar to par pievienošanos aizmirst uzreiz. Labi. Ja? Tu vēl nezini, kam. Bet es gribētu no tevis dzirdēt, tad tā būs partija. Vai tā būs partija? Tev nedaudz jāpagaida. Ja? Tad partijas dibināšanas laiks ir beidzies, bet tev nedaudz jāpagaida. Teiksim, lai tā intriga vēl nedaudz saglabājās. Tu tikko pateici podīgu lietu. Tu saki, partijas dibināšanas laiks ir beidzies. Kā beidzies? Tāpēc, ka tu neuzspēji uz Saimu? Nē. Vārds sakot, tu jebkurā brīdī var dibināt partiju. Visdrīzāk kaut kādi centieni kaut ko izdarīt man būs, un es pieļauju arī tā diezgan nopietni. Tā kā tur es neko neesmu padevies, viss tā teikt turpinās pilnās parā. Kāda tad ir mācība tā? Tu man prasīji par mācībām, bet no šīs epizodes. Mācība, droši vien pirmā mācība, kas man bija, ir, kad politiķi nezin, ko darīt, un ja tu viņiem pateiksi, tad viņi tā darīs. Tā kā tā nav. Tur, ja tu neesi koalīcijā, tu izdarīt nevari neko. Politiķi vienīgais, ko tev saka, jā, super ideja, darīsim, bet un droši vien vienlaicīgi arī viņiem ir daudzi tādi, kas to saka. Un vēl ir tas, ka politiķi, ka viņi normāli cilvēki, viņi tiek amatā, tad viņiem kaut kāds, man liekas, cits fails galvā tiek iestādīts, un tad, kad viņi atkal iziet, atkal viņi kļūst normāli. Tā kā tas ir tie ir tie pārbaudījumi, kas tur ir nauda, vara un sievietes vīriešiem, droši vien sievietēm otrādāk, bet tas ir kaut kāds pārbaudījums, ko droši vien grūti izturēt. Tā kā īsā atbilde, ka es neesmu padevies. Labi. Tā kā pādi tu man noraksti. Nē, es nenorakstu. Es mēģināju saprast. Ja? Es mēģināju saprast, jo kas man ko norakstīt? Mums jau nav tādas, tādas savstarpējās attiecības, ka es esmu uzlicis uz tev kaut kādu, čipu vai domā, zirdziņš skrien un baigi forši, ja, un viss. Nav tā. Man vienkārši likās, kā žurnālistam interesanta šis paņēmiens. Ja? Tad ir raidījums, tu piesaki sev tajā publiskajā telpā, kaut kā mēģini sevi tā kā ierāmēt, labā nozīmē. Un tad ir situācija, kurā prasās ar kāju pa durvīm, ja? Un neiet ārā. Un tas salauz daudzas lietas. Tu tā kā, Dievs sveitī Latviju, apmēram, ja?
Jā. Tas ir tas, ko es tev varu ieteikt. Tev nedaudz jātrenē pacietība. Jā, bet nedaudz. Tas ir daļa no mana rakstura. Bet to jau mācās visu dzīvi. Jā, to visu dzīvi mācās. Jā, pacietību un arī pacietība, pazemība ļoti svarīga. Tas ir vēl svarīgāk. Ja, tā kā teica Kerčs, jo lielāks meistars, jo lielāka pauze. Ja? Kerčs malas to neteica. Viņam piestāvēt, viņam bija labas pauzes. Kerčs vispār maz runāja. Jā, bet pauzes viņam bija labas. Bet pauzes bija, jā. Tā kā... Sporta žurnālistika, politiķa žurnālistika vai grāmatu rakstīšana? Kas tev sniedz vislielāko gandarījumu? Grāmatu rakstīšana. Jā, grāmatu. Bet rakstīšana kopumā sniedz gandarījumu ārkārtīgi lielu. Tas ir darbs ar burtiem, ar vārdiem, ar teikumiem. Tas ir ļoti aizraujoši. Tas ir ļoti dinamiski. Jā, vispār ar vārdu strādāt ir ārkārtīgi interesanti, jo tas vārds tik daudz var tev... tas ir darbarīgs, un tāpēc jau pieminēju tās epizodes, kur WhatsApp grupās cilvēki nesatiekās, bet salacās. Jā. Un kāpēc salacās? Tāpēc, ka viens uzrakstīto vārdu redz tā, un cits tikko to izlasa iznākot no vannas. Jā. Kāds vīnpudeli ir izdzēris un redz to, un katram ir citādi tas vārds. Jā. Attiecīgi, jā, tas process ir ļoti tāds narkotikas savu veidu. Tā kā, kā es jau pēc profesijas esmu žurnālists, attiecīgi, tā jābūt. Jā. Rakstošais vārds vai kopumā vārds, tas ir mans instruments. Tas ir arī, es to arī sapratu nesen, kad Toms arī, viņš arī raksta filmas, viņš uzņem filmas, viņš režisors, viņš arī raksta scenāriju jaunai filmai, un tad mēs sazvanījāmies, viņš tik priecīgs, viņš izdomājis filmas nobeigumu, viņš bija tik priecīgs, sajūsmā, es domāju, interesanti, kas ir tās lietas, kas tevi kustina? Jā, kustina, vārds kustina, jā, tas ir ļoti interesanti. Un, protams, ka profesijā ir jāatrod, katram radošajam jāatrod profesijā tā fitnes zāle, ja, kurā tu to savu radošumu slīpē, un tā fitnes zāle, kas ir radošajiem atkal tā priekšroka, ka nav jāmeklē trenažieri. Ja. Visas epizodes apkārt ir fitnes zāle. Tu kā kustina galvu, ja, skaties riņķī un tā, kāpēc tev šādi ir izkārtots, kāpēc šāds, kāpēc šis zilais ir paņemts par pamatu, jo cik ilgi tu plānoji šo dēkādu, cik ilgi tu plānoji, un vai tu vispār pats kāri, un kurš kāri šo visu? Kurš? Komanda. Jā, komanda bija vēl cilvēki, kas izdomāja, ka jābūt trīsdimensiālam, jo tad veidojas tas dziļums veidojās. Redzi, kā? Lūk, un tad ir kaut kādi džeki, kas sēž tajā pusē pie kamerām, jā, un tad viņi saprot vēl 3 cilvēku pilsētā, bet viņi uzskata, ka tur kadrējums baigi un gaismas, no kuras puses. Tas arī ārkārtīgi interesanti, ka tu vēro tos operators, kā viņi to savu profesionālo vidu piepilda. Jā, bet... Tu pieminēji to sporta žurnālistiku, žurnālistiku kopumā, ja, jo es jau sāku, labi iestājoties augstskolās, visas meitenes grib rakstīt par kultūru un mākslu, un visi džeki grib rakstīt par sportu. Ja, tur vispār nebija jautājumu. Bet, lai tu nonāktu tajā apritē, es sāku ar ekonomiku. Ja, man bija ekonomikas nodaļa, laikraksts Padomju jaunatnē, tur bija viena vieta, un mēs ar Guntu Rozenbergu dalījām štatu. Ja, no pirmā kursa. Ja. Mums viss kurs no pirmā kursa reiz sāk strādāt, tāpēc jaunie cilvēki, jums nav jāgaida, kad jūs beigsiet augstskolu, reiz sāciet strādāt, var to apvienot, nevajag izlaisties vienkārši. Klātienes studijas tās bija un nekāda problēma, visi malc. Ne, tā. Tāpēc es vairāk runāju par to, ka tas ir stāsts par cilvēkiem, nevis, piemēram, tu skaties tur kultūra, politika vai sports vai tā. Nē, tas ir profesijā, žurnālistikā, tas ir stāsts par cilvēkiem, kurā gadījumā. Man būtu jābūt pietiekami apsviedīgam, apķērīgam, lai es ielektu jebkurā vidē, ko man piedāvā. Ja, un tā ir telefona grāmata, tie ir kontakti, jo tev jau pašam nav viss jāzina. Tev jāzina tie cilvēki, kas to var nokomentēt, pasniegt, dot padomu. Ja. Tā kā, bet tu iemāc, un tad tu mācies pēc tam visu mūžu. Es arī uzņēmējdarbībā līdzīgi domāju, ka manā kā uzņēmējā tur talants ir, ja nu vienīgi tas, kad es māku atrast cilvēks, kas labi izdarīs darbu. Tas arī viss. Jā, bet reko vārds atslēgas atrast. Jā. Atrast, zin kā, mēs visi varam, bet tu atrodi, un tev ir jāpaklausās. Kas notiek ar šo cilvēku? Ko viņš dara?
Ja, un tad sākās tās atrašanas, tā otrā fāze, vai tu atradīsi, jo sākumā tu vienkārši pagrābi to cilvēku. Ja? Un tad ir vēl tā ideja jāpārdod, ka pievienoties tev ir arī laba ideja. Jā. Un tad vienā brīdī tev tur blakus ir kaut kādi jukušie, kas arī ir, bet tas arī ir normāli, jo nāk jau garām mēnesardzīgie, un tad tu, kā tu vai atteiksi, ja? Tev vienkārši ir, atkal tas ir treniņš, ja? Ka tu izprot to cilvēku, ja? Neesi augstprātīgs. Ja? Citreiz kāds saka, ko tu tiem trakiem tur ņemies, ja? Bet tas nav tā, viņiem tas ir svarīgi, ja? Viņi atnes kaut kādas vēstules, un tas nav kaut kādas vēstules, bet tās ir viņu vēstules, tad cieņa pazemē. Redz, kaut kāda vārda arī priekšplānā nonāk, kas kaut lielā mērā raksturo man ikdienu. Ja, tu pieminēji gan sportu, gan ekonomiku. Pasaki, kāpēc mums sportā izdodās, mums ir tā kā pasaules līmeņa sasniegumi, bet ekonomikā mēs tur tā kā plūpam, visu laiku sitamies un neko nevaram izdarīt? Pagai. Uz kādu fonu tu skaties tos sasniegumus, ja, tur katrs gadījums ir ļoti individuāls, jā, tur nav vispār tādu tomēr no tādas mazās valsts, hokejs, basketbols, paņem Sloveniju, un tad mēs vienkārši stāvam pie ratiem. Jā. Bet tas nav nekas slikts. Jā. Latvijā pietiekami daudz maksā māksliniekiem, sportistiem, jā, kaut kādā posmā, jā, lai viņi varētu sev nodarbināt ar savus hobijus izpaust. Kāpēc mums ir tieši šādi? Redzi, mēs jau arī Raini drillējam cauri skatuvēm līdz riebumam. Ja? Kas tad ir Raiņa stāsti, ja? Vai dramaturģija, traģēdijas pārsvarā? Ja? Attiecīgi, kapu svētki iedarās visā šajā. Ja? Kā mēs sākām likt blakus, ja? Tad tas depresīvais, vēl pēc tam, ja mums ir laiks tāds, ja, kad ir gadu laika 4, bet 1 vai 2 gadu laika ir tāda, ka mēs tumsā gandrīz vai, ja, tur tāda... Es ceru, ka tu D-vitamīnu dzer. Jā, tiešām dzer. Un tas jau atkal, nepalīdz, tas nepalīdz. Ne? Tavs jautājums par to, kāpēc tur sanāk un nesanāk. Sanāk jau... Es domāju, ka arī ekonomikā sanāk gana daudz labu lietu. Ja tu noliktu kā uz svaru kausiem, piemēram, tur, mākslinieki, tur sportisti, ja, tur kultūras vidi un tad tās lietas, kas ir uzņēmējdarbībā, ja, es domāju, ka nokautu tev to izslēdz žanru. Ja, pilnīgi noteikti. Ar valsti, kas nesanāk, kaut vai tas pats atkal piemērs, ko teicu par sportu, ja, tad tur kaut kas sanāk. Ja, bet valstī jau nav jābalsta profesionālais sports. Valstī ir jābalsta piemēram, tāda institūcija kā sporta skolotājs, ja, kurš varētu būt skola autoritāte un kurš varētu aizstāt visus skolotājus. Ja? Un līdz noteiktam vecumam viņš ir galvenais cilvēks. Ja? Viņš ir blakus gan meitenēm, gan zēniem. Ja? Viņš var fizikas skolotāju aizstāt, ja vajag. Sporta skolotāja kults. Ja? Un viņš saskata 16 gados vecais reku. Fizika, viss kārtībā, to virzienā. Ja. Reka viens baigi labi izskatās čals, ka varētu spēlēt kaut ko skatuvēm vai zem. Ja. Vienam padodās programmēšana. Ja. Un viņš ir tas, ja. Nevis viņš ir tas, kas saka, nē, man vajag galtenisis, man vajag basketbols, nē, jūs tur ejat prom, ja, ar savām programmēšanām tam līdzīgi. Lūk, bet tad tālāk nāk nodokļu politika. Ja, un šie nodokļu politikai jābūt tāda, kas ļaut tam uzņēmēju darbības tām iniciatīvām faktiski noteikt. Mēs gribam atbalstīt to vai negribam. Uzņēmējs izvēlas to, vai Latvijā pieauguši cilvēki, vai viņiem ir jāsaņem nauda par to, ko viņi met šķēpu. Ja. Nevis valsts uztur viņus, ja, un tad mēs nesaprotam, meitenes apmulsuši, kāpēc lido, nelido, kaut ko tādu, ja. Saproti, tas nav svarīgi, lido, nelido. Ja, ja būtu tāda kluba kultūra, kuru veido uzņēmēji, ja, novados, pašvaldībās, bet to nosaka nodokļi. Ja, jo tu esi ieinteresēts, ja tu pietiekami daudz nopelni un tev paliek pāri, un tev ir kaut kāds hobijs vai sirds pie kaut kā pieķērusies, ja, tad tu to atbalsti. Ja, un tā ir normāla tāda miedarbība. Bet šobrīd ir mazliet mākslīgi tas viss, jo mēs dotējam. Ja. Mums 10 teātri tiek dotēti, un mēs kliedzam, mums nav matemātiķi, mums nav programmētāji. Bet mēs taču dotējam 10 teātrus. Ko jūs gribat?
Ja? Dotējat vienu, un tā jūs redzēsiet, ka no tā pārējā bara, ja, atnāks no skatuvēm arī kādi, kas ir tīri sakarīgi džeki egzaktējās vidēs, ja, un tam līdzīgi. Bet ar šādiem te kūleņiem, ja, ka mēs nozarēm un paudzēm dotējam cilvēkus, kas būtībā visu laiku jāuztur, ja, tā kā, nezinu, grūtdieņus, ja, un viņi beigās vēl neapmierināti, viņi saka, ka viņi kaut ko paveic. Apkopēji vairāk strādā. Bet tai vajag izdienas pensiju. Par ko mēs te runājam? Kādu baletdejotāju? Ja? Es jau nepārmetu. Viss kārtībā. Skaidrs, ka viņi nokaujas sev. Skaidrs, ka viņi 30 gadu vecumā ir kropļi. Ja? Fiziski kropļi. Ja? Bet paga. Ja? Ja? Vispār izdienas pensijas. Ja? Kas tas tāds ir? Kur ir solidaritāte sabiedriskā vai sabiedrības? Ja? Ja? Kur ir, mēs taču uzturējām jūsu vaļas prieku, ka tu vari dejot uz skatuves vai skraidīt līdz 3-5 gadiem. Ko tu dod atpakaļ? Ja? Tu dod atpakaļ to, ka tu prasi izdienas pensiju? Bet kurš tev spied to darīt? Un šim jātiek pāri. Tas mainās. Mēs arī vienkārši vairs nevaram atļauties. Jā, un tas ir ļoti labi, ka mēs esam nonākuši līdz šīm sarunām. Un man arī patīk, ko tu teici par to parādu, ja, ko iezīmē. Jo vairāk uzņēmēji to teiks, mēs nevaram to atļauties, jo tas palīdzēs attīrīties. Jā, tur tā galvenā doma, ka tā nauda viens ir jāatgriež, bet tas tā kā vēlāk. Bet nākamgad aizņemot šos 2 miljardus būs 60 miljoni mazāk. Viss, cik ir sabiedriskā mēdī budžets. Kaut kas ap to arī ir, 50-60 miljoni. Jā, protams, tas ir ārprāts. Tas ir ārprāts. Līdz ar to mēs esam apkārt sev paši uzbūvējuši tādas barjeras vai tādus, nezinu, tur akmeņus salikuši, ja, kas piramīdas, ja, no betona, ja, kuram netiekam galā. Ja. Tu pieminēji uzņēmējus. Latvijā mīl vai nemīl uzņēmējus? Konkurētspēja vārds. Konkurētspēja. Ja. Paskaties, ko nozīmē mīl, ja mēs ar šo te energoresursu, kas ir mūsu rīcībā, un mēs esam Baltijas valstu līderi formāli, ja, kā mēs ražojam elektrību. Ja. Mēs savus uzņēmējus nevaram padarīt par konkurētspējīgiem Baltijas kontekstā, respektīvi ražošanas izmaksas, piemēram, kas veido un tam līdzīgi. Ja. Un tad te mīlestība liekam malā. Ja. Kādā sakarā kaut kādas kapitāla sabiedrības, kuras ir monopolisti, ja, un kaut kāda organizācija, kas kaut kādas tarifus nosaka, ja, un pieņem, ja, viņi būtībā ietekmē visu šo asinsrīti. Ja. Tur ir atkal finanšu ministrija, kas ir likusi parakstīt, ka cik simtiem miljonu tiks ieskaitīts budžetā. Jā, bet... Tas jau atkal ir tas uzblīdušais aparāts, kas neļauj to uzņēmējiem elpot. Jā, un tad viņiem tas arī tā izpratne, ja, ka mēs samazināsim PVN, ja, bet diez vai to vajadzētu darīt, tad, piemēram, kādā pārtikas preču, jo tad valsts neieņems PVN, Pagaid. Bet cilvēki veido to visu, ja. Ja mēs samazināsim PVN uz kaut kādām preču grupām, un tur tas apgrozījums sāks veidoties lielāks, ja, un cilvēkam būs pieejams tās preces, ja, tad apgrozījums būs lielāks, un cilvēki jau ir valsts. Ja. Viņi domā, ka ir kaut kāda valsts, kura nedabūs naudu. Ja. Kā jūs nedabūsiet to naudu? Cilvēki iedos to naudu. Tāpat tā oika krāpšana. Ja. Tas ir, ja tāda krāpniecība bijusi, ja, un tā bija afēra, tad atdodiet tiem cilvēkiem atpakaļ to šobrīd, un nākamajā pusstundā jūs redzēsiet, ka 90% no tās naudas tāpat ekonomika atgriezīsies. Vispār nav problēma. Tā būtu diskusija par sadarbību, ja. Kā cilvēks izturās, kā valsts izturās pret tevi, un kā tu pret valsti. Tas ir tāds, it kā jau gribētos, lai viņi kaut kādā ziņā ir vienoti, bet labi, to mēs šodien varbūt neatrisināsim. Saki man, lūdzu, mēs daudz runājam par sabiedrisko mēdīju, cik vispār tu redzi, viņi ir neatkarīgi? Ja tev valsts tos 50 miljonus sniedz, tā koalīcija, ja apstiprina tev to budžetu, cik tu vari vispār būt neatkarīgs? Nav neatkarības. Protams, ka nav. Viņi var spēlēt to stāstu par to, ka viņi paši, bet viņi ir atkarīgi no naudas, ko politiķi iedala. Ja, un šī nauda ir pietiekami liela, viņi ļoti nekritiski izturās pret to. Ja, lielākai daļai žurnālistiem ir tāda lieta, ka manuprāt, caur kaut kādiem uzņēmēju darbības koridoriem katram vajadzētu iziet. Gan tie, kas raksta par teātri, gan tie, kas seko līdz politikai vai ekonomikai. Ja? Jo, ja tu neesi izveidojis savu sijā, aplauzies vai arī kaut ko izdarījis ar to visu, ja? Kā tu vari vispār atrast tos cilvēkus, saprast, kāpēc viņi vispār piedalās šajā stāstā, kas saucās tautsaimniecība? Bet, labi, tad jautājums, tad Latvijas sabiedriskais mēdījis, kam budžets ir 50 miljoni. Tad, ja tu saki, ka viņi
nav neatkarīgs mēdījis, principā viņi apkalpo esošo koalīciju. Nu, tas pēc loģikas izriet. Bet tad kā tad sanāk? Tad tas ir principā esošās koalīcijas mēdījis. Jā, rupors. Jā. Nu, tā ir. Nu, kā? Nu, bet kas tur? Ko tu brīnies? Tas tu kā vakar piedzim? Nu, nē, es vakar nepiedzinu. Es vienkārši... Kas tev uztrauc šajā situācijā? Mani uztrauc tas, ka Latvijas iedzīvotāji maksā par šo mēdīju, lai viņš būtu neatkarīgs, bet viņš nav. Klau, pieņem, ka tā ir, ja, bet traki būtu, ja nebūtu alternatīvas. Un tas ir stāsts par domāšanu. Ja tie saka sabiedriskais mēdījis, tad tie ir tikai vārdi. Tā ir vēl viena platforma. Ja. Mēs redzam, lūk, viņi piedāvā ziņas, ja. Viņi piedāvā viedokļus, viņi piedāvā kādas raidījumus formāts. Okay, un lai tas viss notiek. Un tad ir ļoti daudz komerc mediju. Ja. Un liec kopā tos visus. Ja. Tā vidē ir jābūt ārkārtīgi daudzveidīgai, dinamiskai, un tas sabiedriskais medijs, nu, tas nav nekāds zilonis, kurš nes kaut ko, ja, vai tur zemeslode. Tas ir viena no platformām. Ja, viena no platformām. Un cilvēkam jāsaprot, ja, ka šī platforma ir labi atalgota, labi uzturēta, trekni, pietiekami. Un tas nekas. Lai ir tā, ja? Meklējiet kvalitāti, ja? Un nevis šauri paliekot tikai pie viena kanāla. Ja? Nolieciet 4 citus kanālus un atcerieties, ka tiem nav tādi apjomi, tādi resursi. Ja? Salīdziniet to. Ja, ļoti interesanti tas ir. Es domāju, ka tas sabiedriskais medijs jāuztver kā viens no spēlētājiem, ja, tirgu, kas ir mediju vidē. Ja, un tur stresot, tur koalīcija dod, nav nedod. Nu labi, viņiem dod, ja, bet nu, lai viņi dara savas lietas, lai mēģina. Viņiem arī kaut kādā mērā konkurē tirgu ar radošumu. Ja. Nu, cita lieta, ka tā nauda, nu, protams, ir atsevišķos gadījumos ir nožēlojami tiek triekti. Nožēlojami. Ja. Jā, ir tādi, nu, kaut vai tie paši Delfi. Viņiem neviens naudu nedod, viņi pat pamanās nopelnīt, un tur ir latvietiskais sabiedriskais mēdījis, kurš nav neatkarīgs un kuram vēl 50-60 miljoni jādod. Jā. Nu tā. Tas neliekas līdz galam pareizi. Nav šīs lietas tādas, bet tās lēnāk garāk sakārtojas. Un es jau to saku vēlreiz, ja, ko es te teicu, struktūrālā korupcija. Ja. Lūk, šī sabiedriskā mēdīja šāds formāts, ja, to izauklē šī te vide, ja, šie te visi tās pilsoniskās sabiedrības, lai būtu tā. Jo paskaties, kas tad nonāk ekspertu tā saukto lomā sabiedriskos mēdījos. Vien tie paši cilvēki, no vienām tā pašām organizācijām sabiedriskajām, kas pārstāv kaut kādu viedokli, kas beigās, nu, kā skumji secinot, varam viss beidzās pie Stambuls. Ja. Viss beidzās pie Stambuls, agrāk vai vēlāk. Ja. Un viņi ir eksperti. Ja. Bet nopelni to, lai tu būtu eksperts. Nē. Tā bija schēma, kas grezni tika uzmontēta, un arī, piemēram, tas pats mūsu prezidents, viņš ir lielā mērā ir šīs schēmas gan dalībnieks, gan upuris vienā personā, jo viņš ir klusē šobrīd, ja, par Stambulu, bet Stambula ir tas, kāpēc viņš atrodas kā prezidents. Ja, jo ZZS nolēma iet šajā koalīcijā ar nosacījumu, ka viņiem būs kaut kas viens, un tie prasīja kaut ko pretī, un progresīviem vajadzēja Stambulu, tiem vajadzēja konkrēti šo te Rinkeviču, ja, un kā smējies, Lembergs palīdzēja nonākt Rinkevičam pie stūrītes. Ja? Un tagad viņš klusēja tā ļoti smalkjūtīgi. Kāpēc? Ja? Nu, kur tad ir tā varonība? Attiecīgi mēs nonākam pie tā, ka prezidenta institūcija vispār ir lieka, ja, Latvijā. Tas tā neko nedod. Neko tā nedod kopumā. Un jo valsts ātrāk, tur arī prasīja, nu, ko vajadzētu pamainīt vai kā. Nu, lūk, te ir viena lieta, ja maz valsts mierīgi var attiekties no šiem ķēniņiem. Mierīgi, ja? Nekas tas mūsu dzīvē neietekmēs. Neko. Ja? Kas ir Šveices prezidents? Kas tur? Mēs neko nezinām. Ja? Vai Dānijas? Ja? Kas tur? Nu, nav. Tas nav vispār aktuāli. Ja? Tas atvasinājās no laika, kad impērijas bruka, ja? Un tad mazās valsts, kas veidojās, domāja, nu, mums taču ir kaut kādas savas karalīšas vajag, ja? Vai karaļus, vai svītas, vai galmus. Ja? Tas ir murgs. Labi, nu tad droši vien Rinkevičs ir ļoti talantīgs un jaudīgs. Tas, kā viņš nonāca pie varas, protams, varbūt to Latviju tik labi neietekmēja, bet kā tad to mainīt? Kā mainīt to, lai Latvijā iedzīvošie nedomā tikai par sevi vai par savu nākamo termiņu, kā pārvēlēties, kā lai maina to domāšanu, lai viņi domā par Latviju? Kas ir vārds domāt? Tu pats arī pateici priekšā. Jā. Tu domā,
Un tas jau nav maz. Tu ar kaut kādiem saviem darbiem, jā, to mazo pilienu met iekšā tajā lielajā spainī. Zini, kā paskaties riņķī mierīgi, tu redzēsi, ka ļoti daudz jau sāk tā darīt. Jā. Metodas neizvēlas viens tās pašas, katram ir savs ceļš, kā iet. Jā. Bet tu esi izvēlējies šādu virzienu, lai nonāk kaut kādā apritē, kurā tu vari ietekmēt procesu valstī, piemēram. Jā. Un kāds cits atkal no citas puses pies, un ne caur kamerām, un ne caur bluķiem, jā, bet pavisam no citas pusītes. Ne. Tā kā tas ir labi. Jā. Tas nozīmē, ka, ja tu uzdod šo jautājumu, tad viss ir pareizi. Viss ir pareizi. Jā. Kā domāt, kā nonākt, mēs jau to darām. Mēs darām to. Jā. Labi, bet tu redzi, ka tāda kritiskā masa jau veidojās, ka varētu notikt tāds tā kā pavērsiens? Zini, atceries, ka kopš Latvija ir izveidota, pret mums strādā kaimiņš lielais. Un tas nav tā, ka 40. gads bija un pēc tam dziesmotās revolūcijas, un tad mēs kaut ko atguvām un iekarojām. Nē. No pirmās dienas, parakstot miera līgumu ar sarkano Krieviju, mēs faktiski uzreiz saņēmām nākamajā pusstundā kārtīgas diversijas. Ja? Es tagad esmu pabeidzis grāmatu, un tā iznāks, kur katru dienu. Nākamnedēļ es pieņemu pie lasītājiem būs saucās Nodevējs un ar maziem burtiņiem Munters. Tas ir bijušais Latvijas ārlietu ministrs. Iespējams, ka visu laiku izcilākais valsts vīrs Latvijas. Bet nodevējs numur 1. Ja, viņš nodod vai pārdod Latviju, un tās schēmas, kurās viņš tiek iesaistīts, kuras viņš pats veido, kas viņu izmanto, tās ir 1-1, kā tagad notiek. Nekas nav mainījies. 100 gadi šobrīd ir pagājuši kopš viņa, teiksim, ienākšanas ārlietu ministrijā, bet faktiski tas ir algoritms, tā ir arhitektūra nodevībai, kas ir ļoti svarīga, lai valstī cilvēki izprastu, kāpēc tā notiek ar mums. Un tad, kad mēs sākam izprast tādu Munteru, kā tas varēja notikt, mums ir vieglāk izprast Brāži, mums ir vieglāk izprast Rinkeviču, mums ir vieglāk izprast Lembergu, vai mums ir vieglāk izprast jebkuru, kas tur mums priekšā nāk, jebkuru vārdu nosauc, ja, tevi vai mani. Ja. Bet šo te, ko vēsturi mums ir piedāvājis, tas ir pamatīgs sīpols, ja, ar miziņām. Ja. Tur lobi un nespēja noticēt. Lobi un skaties. Un tie ļaunie apkārt, ja, visos laikos ir mēģinājuši deformēt Latvijas ideju. Latvijas ideja visos laikos ir mēģinājuši apspēlēt aizkulises, tur visādas tās pagrīdes, kas tiek finansētas, ja, un tas pats Rainis, kurš reāli bolševiku kastes turētājs, ja, un būtībā tik atklāt, ka vienkārši muta paliek vaļā. Ja, bet, ko darīt? Mums ir jāmācās no šiem piemēriem. Ja, un ja valsts noliek uz galvu 10 ķieģeļus ar rainologu pētījumiem, ja, tad es nolieku pretī nevis ķieģeli, bet mazāku grāmatu, ja, bet saka, tāds arī ir viņš. Viņš arī ir tāds. Ja. Beidzam idealizēt šo pasauli, ja, uz zemes nostājamies. Jo mēs jau lielā mērā gribam ar šiem ideāliem kaut ko būvēt, ja, bet no ideāliem neko nebūvē. Ja, tu vari apmierināt sevi, savu kaut kādu ego, un tev ir sajūtas kaut kādas, ja, pie ideāla kaut kāda altāra stāvot un tam līdzīgi. Ja, bet kopumā cilvēks ar rokām to visu dara. Ja. Un elkdievība to noliekam malā. Ja? Visu šos sajūsmināšanos, jūsmiņus un UTT un leģendas un kas tik vēl ne. Ja? Ko mēs pierakstām katram otrajam, kas, nezinu, tur pārlecis 2,20 metri, pieņemsim. Tā pārnestā nozīmē, vai ne? Ja, tā kā, jā, tik tālu. Tāpēc šis darbiņš būs arī viens no tiem, kas man bija tāds principiāls, jo ejot cauri arhīviem, tas vienkārši grēzni, ja, kā ar mums manipulē, turpina darīt, bet izprotam to un mēs tiksim ārā. Mēs rāpjamies ārā. Traki būtu, ja mēs nedarītu, piemēram, šādas lietas, ka mēs liekam blakus šiem te priekšstatiem saviem vēl kaut kādas piemēras, kas šķīdina tos stereotipus, šķīdina tās dogmas, ja, kurās mēs esam iesēdušies. Ja tas nenotiktu traki, bet tā kā es pats izdodu grāmatas, ja, tad man ir ārkārtīgi viegli, man nav jāsaskaņot tur ar fondiem, ja, ar grantu kaut kādiem devējiem, ar izdevniecībām, ja, kas ir, starp citu, ļoti interesanti. Ja, tur jau ir vesela kliķi tādi, kas izmanto kaut kādas vienus fondus, ja, un tu tūmā tur tam netiks. Ja, un tāpēc es arī rainologiem teicu, labi, tad, kad jūs izdosiet paši vienu grāmatu par Raini, par savu naudu, ja, pieņemsim par Raini lugām, uzrakstiet, ja, tad mēs runāsim. Kamēr jūs sponsorē
finansē. Ja, aizmirstiet, mums nav par ko runāt. Mēs varam apmainīties viedokļiem, bet strīdēties priekš kām. Ja? Es taču netaisos pāraudzināt šos cilvēkus, kas ir dzīvojuši uz nodokļu maksātāju rēķinu visus šos gadus, un stāstījuši, cik tas ir labi vai slikti un tam līdz. Un tādas epizodes es tikai pieminu vienu šo dižgaru it kā, vai ne? Bet ir taču entās lietas mums apkārt, kas tieši tā tiek uztvertas. Nu tā. Jautri. Labi, es varbūt vēl pamēģināšu kaut otro elpu, otro dzīvību piešķirt tai Latvijas kaut kādai šķetināšanai un virziena meklēšanai, un tu tomēr tik daudz ikdienā ar tiem cilvēkiem runā. Un, viena ir tādi, kuriem tur kaut kā, nezinu, kā tu saki, tās maskas un jāizskatās un tas un šitais, bet ir droši vien arī tādi, kam tā Latvija interesē. Un vai var redzēt cauri tam visam kaut kur, vai to gaismu var redzēt, kad ir kaut kāds skaidrs virziens un ka veidojas arī tā masa, kam tā Latvija ir būtiska, vai tu to redzi? Jā, tā gaisma ir daudz lielāka nekā tas bija slavenajos Ulmaņu laikos. Tas tāda nostalģija par to posmu Latvijas vēsturē, bet kopumā, gaisma noteikti daudz lielāka. Es to redzu savos bērnos, es to redzu tajā paudzē, kas nāk aiz manis, tie cilvēki, kam nav viena alga. Ja? Un tas jau vienkārši priekšnosacījums, lai tev ir viena alga. Ja? Ja tev nav viena alga, tad viss ir kārtībā. Tādu cilvēku ir ļoti daudz. Tu saki, kurā brīdī tā kritiskā masa sasniegs kaut kādu robežu. Kāpēc kaut kādai kritiskai masai jāsasniegs kaut kāda robeža? Ja? Revolūcijas pārsvarā tur ļoti mazskaitlīgi bariņš tais. Ja? Tur nevajag daudz. Ja? Bolševiki arī uztaisīja pasaulē tādas sūdzes, bet tur nebija simtiem tūkstoši. Ja? Tur kaut kādi no Šveices atbrauc, pakasīja gals, tur pāris ebreji, un tad iztukoja, kam iedos, kur tur būs mums avīzīte, un tam mēs tur kaut kādiem karēviem, tos tur nopirksim, sarkanie strēlnieki gāja garām, tiem tur palūdz, palīdzēt mazliet, ja, un beigās sanāca, ka ļoti mazskaitlīga masa uztaisa tur apvērsumu. Un tas nav tā, ka jāsasniedz kaut kāds kritiskais punkts, vienkārši jādara ir. Ja, nav jāskaita cilvēki. Tā, cik mums tagad ir partijā, tik. Vēl vajag štuku, un tad mēs ņemsim varu. Nē. Un kā pierāda šī struktūrā korupcija, tad nevajag pat partijas dažkārt veidot, cik viltīgi viņi paņēma Latvijā varu. Ja. Sēž pie galdiem, ja, sauc sevi par memorandu padomēm. Neviens par viņiem nerunā par to, ka viņi kaut ko nolemj, bet viņi neļauj nolemt. Ja. Viņi čakarē, viņi torpedē tos lēmumus tur, ne? Bet viņi tur ir. Un kāpēc viņi tur ir? Tāpēc, ka viņi pārtiek no tā, viņu organizācijas, tā sabiedrība un tam līdzīgi ar visiem tiem pētījumiem un tam līdzīgi, tas ir viņu budžets. Tas viņiem forši, viņi pagrāb. Tas tā liberālā politika kapitāla strādā. Bet tas ir, tā schēma ir labi uztaisīt maleču. Ja? Un no tā vajag mācīties. Jo viņi parādīja, ka 20 gados būtībā tu nonāc pie varas, ja? un rāda mēli visiem. Ja, rāda mēli un stāsta kaut ko par Stambulu, ja, kas vispār ir pseido problēma. Ja. Labi, droši vien tā lielā lieta, ko es šodien saprotu, ir tas, ka principā pašiem jābūt tai gaismai, neviens cits nespīdinās. Un pietiek ar mazu pulciņu, kas te var daudz lietas izdarīt. Jā, ar to pietiek pilnīgi noteikti darīšanas vaina. Maza valsts ir vienmēr dārgs projekts, vienmēr dārgs. Bet mazai valstī ir arī priekšrocība. Mēs varam ļoti ātri pieņemt lietas, kūlēni ātrāk uzmest. Ja, mums nav jāiekustina tur okeāns, ja, lai tur sāk viļņoties kaut kas. Ja, mēs to fiks varam izdarīt. Un šo arī cilvēki darīs. Tā ir tā labā sajūta, ka tu redz apkārt, ka viss ir pareizi. Ja, ka viss ir pareizi. Iztēlojies, to ainu, kas mums tagad šobrīd, saka, tukši skātlogi un tam līdzīgi, ja, bet tomēr arī daudz lietas notiek, un kad tu tā mierīgi paskaties nedēļas nogalē, ka cilvēki brauc, kaut ko dara, tur priecājas, ir mazāks, lielāks rūpals, sanāk, nesanāk, tam līdzīgi. Un tad nāk kaut kāda okupācija, kas ar kaut kādām, nezinu, kaut kādiem tur ar vienu stilistiku, un to visu nograuj, un režīms kaut kāds un tam līdzīgi. Ja, un tad tās atmiņas, kas palikt par šo laiku, ja, ir labi. Šobrīd ir labi. Ja? Varbūt labāk. Pilnīgi viennozīmīgi. Ja? Bet apzināmies tos iekarojumus, ja? Situācijā, kur pret mums visu laiku strādā.
Visu laiku strādā. Ja? Un tos cilvēkus ja tu nevar nolasīt, ja? Jo lielākā māksla jau tajās politehnoloģijās vai tajās, sauksim to arī par spiegošanu vai par tām diversijām, ir tā, ka tie cilvēki nestaigā ar apliecībām spiegu, ja? Vai arī diversantu apliecībām. Ja? Viņi daudzos gadījumos pat neapzinās, ka viņi tādā veidā ir nonākuši pie kaut kādiem krustojumiem, kur viņi paskatās uz zīmēm, kas tā zīme izlicis, viņš pat nedomā, tas topus, viņš aiziet. Ja? Mēs varam uzminēt, ja, ka šis cilvēks var paredzēt darbības, ja, un tad tie speciālai dienesti tieši tādā veidā atrod šos vājos punktus un manipulē tiem cilvēkiem pašiem pat neapzinoties, kādu ļaunumu viņi nodara, bet, lai to atkal spētu nolasīt starp rindām, ir jāinteresējās par kaut ko kopumā, ja, par visu, sākot ar autobusu Pietru un Rīmī kasieri, ja, nav vienaldzīgi, ja. Mēs jau varam sēdēt jaunajā Rīgas teātrī un jā, tas bija, kā pateica, ja, kā nospēlēja, kāds vēstījums, ja. Veči, aiziet uz centrālo staciju. 10 tādu vēstījumu. Tajās epizodēs pavērojiet miedarbības, attiecības, UTT, bet es nesaku, ka to nevajag, teātri nevajag. Vajag. Ja? Aktieriem to vajag noteikti, tāpēc, ka tas ir viņu būtība tur kaut kādā mērā parādās, ja, jo vienai daļai pat arī nav kur likties, un tad viņi tās emocijas tur tā kā iegūst. Ja? Tas ir ļoti labi. Ja? Ļoti šārs loks ar līdzvērtējiem. Tur arī ir tāds, kas kā grupīs, kas seko līdz. Tas arī nav nemaz tik slikti. Cilvēkiem to vajag, tam līdzīgi, bet ne jau 10 teātris, kurus mēs uzdarām. Uzdarām 1, 2, visu čau. Neļaujam sevi čakarēt un paši darām. Jā, uzņemamies atbildību. Jā, atbildība, tas ir vienkārši vārds, jā, atbildība, jo cilvēki jau bezatbildīgi rīkojās daudzos gadījumos, jā, un tas sākas jau ģimenēs, jā, tas sākas pret saviem tuvākajiem, pret tām izvēlēm, ko tu esi izdarījis, jā, tev ir, teiksim, kaut kādas attiecības, un tu vienkārši tām uzspļauj, jā, kāpēc? Ja? Kur tā cieņa pazūd? Ja? Tā kā tieši nesen Ģirds Rungainis teica, ka valdība var tā mūs čakarēt, jo mēs vienkārši to pieļaujam. Jā. Mūsu rokās tas viss. To nevis nepieļaut, bet mūsu rokās ir darīt. Jā, jo ko tur nepieļaut? Kas tur mums ir? Jā, kaut kā jāiesaistās. Nevar malā sēdēt, noskatīties un teikt, ka kaut kas ir slikti. Jo ar noliegumu ir viegli, jā, ļoti viegli ar noliegumu strādāt, bet ar piedāvājumu ir sarežģītāk. Attiecīgi meklējam tos, kas piedāvā. Ja, jo noliedzēji būs un nāks uz skatuvēm. Tas ir visvieglākais. Tas ir muļķis, tā kā super viegli. Jā, laidiet man, tas ir muļķis un tam līdzīgi. Jā. Bet ar piedāvājumu saskatīt tos cilvēkus, kas nāk, tas ir interesantāk daudz. Un tas atkal jāiemāc. Ja? Tur atkal izglītības sistēma, protams, ka tur tā arī ir ļoti dīvaini, bet tas mainās. Mēs, valsts ir tik sarežģīta lieta, ja? Un mazajā valstī īpaši, ja? Mēs taču tik mazskaitlīgi esam, ja? Visi cīnās par to darba spēka resursu, par prāta resursu, ja? Tāpēc tā kā visiem nepietiek, bet ir kaut kādas lietas, kur varam nostiprināt sevi. Ja? Tad paņemam šo segmentu. Ja? Tā. Kopumā ir labi. Tad tu sāki pavasars nākamā gada, ja? vai rudens drīzāk? Rudens, jā. Tu gribi apleznot Latviju? Tā izskatās, jā. Bet tu zini, kas ir nākamie vārdi šajā lirikā? Nepūlēs. Necenties. Tas neder. Jo viņa tāpat ir skaista. Jā. Un gan jau rudens apleznos, bet ko cilvēki darīs ar to? Jā, tad tas jau ir atkal tāds labs jautājums. Un mums ir privilēģija atrasties šajā stāstā, kas saucās mūsu valsts. Tā ir ārkārtīgi liela privilēģija. Valoda, tā ir tas priekšnoteikums daudzām lietām, bet privilēģija tas, ka mums ir sava valsts un ir tie cilvēki, kas mums ir apkārt. Ja. Sākam ar ģimenēm, izbaudam to procesu, visu, kas ir. Ja. Un tad ir ļoti viegli arī domāt valstiskās kategorijās. Ja tu esi cūka ģimenē, ja, pret saviem bērniem mēsls, ja, tad ko tad tu tur darīsi deputāta kancelē? Ja. Bet ja šīs lietas tu spēj vadīt, pieņemt, kārtot, attiecīgi mainīt vai arī pats mainīties, ja, tad arī tajās valsts kancelēs arī tur būs viss kārtībā. Labi, super. Paldies tev. Jā, paldies tev, ka uzaicinājāt. Jā, bija forša saruna. Es varu vienu jautājumu pajautāt. Tu teici, ka tu dzīvo, tas centrs ir sirdī, bet vienlaikus tu faktiski nekad neesi līdzjutējis. Kā tu vari dzīvot ar sirdi un nebūt līdzjutējiem? To sirdi noliec pie ģimenes. Savukārt profesija, tas ir kaut kas cits.
Ja? Tur ir sirds mazāk, tur ir vairāk instrumenti, kas tev profesijā ir doti. Ja? Tev profesijā ir noteikti priekšnoteikumi, ka es jau pieminēju valodā, ļoti daudz lietas, ar kurām tu mēģini manipulēt, un tas nodara. Ja? Bet tā sirdslietā saistās ar ģimeni. Un ģimene nav atrājuma, protams, no profesijas, jo, lai tev būtu labi darbā, tev jābūt ir labi mājās. Nevar būt citādi. Ja? Nevar būt tā, ka tu ej uz darbu, bēgot no mājām. Un tad, kad tu pabeidz darbu, tad tu skrien uz mājām, jo tu gribi tur būt, ja, un tur tā sirds ir. Ja. Līdz ar to tur liela pretruna nav. Tur vienkārši tikai tie meklējumi, kā tu nonāc līdz tam, ka tu saproti to, ka tu esi atradis gan savu otro pusi, gan hobiju, jo darbs nekad nedrīkst būt darbs. Ja? Darbam jābūt ir hobijam, ka tev prieks ir to darīt. Tad tu nejūti ne tās stundas, ko tu tur velti un pavadi. Burnouts nav opcija, jo tu tā kā dari to, kas tev patīk. Jā, tev tas patīk, tu to dari, tu esi aizrāvies un UTT un tam līdzīgi. Ja? Tāpēc ir tā, ka... Ja, piemēram, man bija tāda aizraušanās, ka realizēt golfa projektu Latvijā, ja, kur uzcelt laukumi, un tā sakrit, ka bija ārkārtīgi daudz tādu lietu, kas jādara pirmo reizi. Ja, un tas ir vienkārši neizstāstām un pasakaini, cik daudz epizodes pēkšņi tu pārbaudi, kurās tev nekādīgi nebūtu iespējams nonākt. Piemēram, attiecībās ar valsts pārvaldu, ka tu runā par kaut kādu projektu, ja, un tur atnāk Rīgas mērs, ja, Ārgals, un viņš saprot, ka laba lieta tiks darīt. Ja. Viņam tā jāiestāst tiem ierēģiem, ja, ka te nevarēs, un te ir 90 gadu mīda, 2000, un viņš tā kā pasauc to attīstības departamentu, saka, ok, te cilvēks realizēs labu lietu, ja, jums jāsadarbojas. Ja? Un viņš saka, un arī uz jums tas attiecās Janitas kungs. Ja? Un Janita, viņš vēlāk ar korupciju bija saistīts. Ja? Un viņš to tā kā vadītājs, ja? Tagad tajā brīdī pilsētas, ja? Viņš to pasaka tā, ne? Bet kopumā jau tev jātrāp tajos savos projektos ar cilvēkiem, kas ir blakus, ja? Ar tiem fanātiķiem, ja? Kas ir, piemēram, tur kaut kādi, kad ir kaut kāds agronoms, kas ir jauns entuziasts čals, ja? Un kas kļūst par greenkeeper, golfs vai celtnieks, kurš arī neko nezina, bet tajā radīšanas procesā ir atdod sev maksimāli. Ja? Un tad tā ir veiksme. Ja? Tad tā ir veiksme. Bet es pieminēju tieši mēra Ārgalu, tāpēc, ka viņš tiešām ļoti sirsnīgs un foršs cilvēks, un viņš kaut kādā mērā nospēlē ļoti lielu lomu, lai iegrūst to visu, ja? Teiksim tā, ja? Bet arī jau tad tie darītāji tāpat ir daudz vairāk. Ja? Ne? Tas tā. Tas tā bija. Un tieši tāpat arī ar to pašu golfa sadaļas turpinājumu, jo tu jau mēģini tagad, uzminēt, kā tad to attīstīt, ja? Kā attīstīt šo spēli, kas tas ir, ja? Tad tu sāc saprast, ka tas parastais marketings nedara, ja? Ir jāuzaudzina paudze, kā uzaudzināt paudzi. Tas nozīmē, ka baigi daudz laika vajadzēs, ja? Jā, bet tas ir jādara, jo tad tas nesīs augļus vēlāk, un tas arī notika tieši tā, vai ne? Un atbrauc kaut kāda treneri, un tu jau nezini, tas ir labs vai slikts, bet tev viņi ir jāvelk šurp, tev jāvelk viņi šurp, un tu mēģini lietas kopā un tam līdzīgi, ja? Vai kaut kādas tur problēmas ar zāli, un tā, ka tu risini un skaties. Zāli, tas ir agronomija, vai ne? Tas ir ārkārtīgi interesanti, ja? Bet kopumā es redzēju šajā projektā, ka mums ir jāuzaudzina paudze, ja? Kurā pēc tam uztaisīs to par tādu tā kā sniegpiku. Ja? Un tā arī ir. Ja? Un tā arī notika. Tas ir ļoti forši. Es domāju, valstī līdzīgi. Ja? Tā ir jāieguldās, ja? Ir jāuzstājas kaut kas, ir jānobriedina, ja? Un tad tas aizvelsies. Ja? Un mēs esam diezgan tuvu, man liekas, ar to visu. Jā, es jūtu, ka to, ko es tev jautāju, ka tā kritiskā masa tur baigi tuvojās. Jā, bet nesauc to par kritisku. Jā, bet kad cilvēki ir gatavi bišķiņi palikt savas intereses un sevi malā kopējumam labumam. Tas ir tas, ko es redzu. Atrod citu vārdu, un tu vinēsi ar to, kad nevis saka kritiskā masa, bet atrod citu vārdu kopu. Ja, un tas tev varbūt būs lozungs. Ja, tavai iekšējai pasaulē un arī tam mērķim, ko tu gribi sasniegt.